noteikti vajadzētu ieviest skolās. Es saprotu, ka tāpatās jau ir daudz dažādu priekšmetu, bet oratoriskās mācības. Lasīt prasme. Un lasīt prasme vienīgā pareizā metode ir daudz lasīt. Viss. Lasīt, atstāstīt. Tad arī veidosies savs viedoklis, jo mūsdienās bērni neprot izteikt savus domas. Tā kā es strādāju dizainā, kā dizaineri, un piedalījos vienā projektā par apģērbu projektēšanu un apģērbu piegriežu projektēšanu, un man iedeva katru nedēļu 5 studentus, un katru nedēļu jaunu studentu nāca pie mani mācīties. Un viņi bija ļoti priecīgi par to, ka viņiem ir tik forša pasniedzēja, kaut gan es nebiju vēl pasniedzēja, bija vienkārši profesionāli savā jomā. Un tajā brīdī es sapratu to, ka kādēļ es nevarētu dot pienesumu skolniekiem, topošiem varbūt dizaineriem, un apmācīt viņus dizainu. Nē, es tikko esmu tikai sākusi. Šis gads ir mans pirmais gads skolā, un katru rītu es ceļos ar smaidu, ar prieku, kā man gribas doties uz skolu, un gatavojoties stundām, es jūtu, ka man ļoti patīk, un lai arī kādas būtu situācijas, dažbrīd kāda sarežģītākā, kāda bēdīgāka, bet tādas domas man nav, un es ļoti ceru, ka arī nebūs. Jā, ir bijis. Tas patiesībā bija pagājušajā gadā, kad es domāju, ka es vēl šeit nestrādāju. Es domāju, ka es nekad vairs neatgriezīšos skolā, bet tad es sapratu, ka vienkārši drusciņ kaut ko vajag savā dzīvē pamainīt, un šeit es esmu, man ļoti šeit patīk. Mūsdienu izglītībā noteikti man patīk tas, ka bērni ir daudz brīvāki. Reizēm varbūt tas arī apgrūtina to darbu, jo viņi ir arī līdz ar to skaļāki, bet viņi ir brīvāki, viņi brīvāk domā, viņi izsaka ļoti interesantas idejas un domas, un tas noteikti mūsdienu izglītībā ir tāds labs bonus. Daudzpusība, tajā ir savi plusi noteikti arī. Bet es domāju, ka mums vēl liels un garš ceļš priekšā ejams. Un varbūt šur tur mums ir kaut kas jāatgriež no vecām metodikām un jāpiemēro mūsdienām. Varbūt tas, kas ir mūsdienās jau izmantojams, tas varbūt ir tā kā jāatliek nost maliņā. Visgrūtākais skolotāja profesijā patiesībā ir redzēt bēdīgus bērnus, jo es vismaz gribu, lai man tāda vienmēr vēlme ir bijusi, lai no manām stundām visi aiziet prom priecīgi, tādi pozitīvi noskaņot, un vienmēr mazliet graujuši sirdi, ja kāds aiziet prom, varbūt bēdīgs, varbūt viņam kaut kas īsti līdz galam nav sanācis. Un vēl dažreiz ir ļoti skumīgi lasīt bērnu sacerējumus par kaut kādām viņu, tā teikt, lietām, kas nomāca viņus ikdienā. Citreiz bērni ļoti caur sacerējumiem atklājās skolotājiem patiesībā. Dažreiz ir arī grūti tos lasīt. Vēnspils 2. vidusskolu es izvēlējos tādēļ, ka šī ir vidusskola, un šeit ir iespēja man strādāt gan ar pamatskolas vecumu bērniem, gan ar vidusskolas vecumu. Man patīk, tādēļ, ka šeit ir dažādi vecumi. Tāpēc. Un 2. vidusskola pat man arī patīk pati skola, man patīk. Un es meklēju darbiņu, un 2. vidusskolā nebija mūzikas skolotājs. Un es pieteicos, un es atnācu šeit, un šeit bija ļoti, ļoti brīnišķīgi cilvēki, direktore, un satikos ar vadību, un viņi bija ļoti tādi, jauki, aicināja, teica, ka viss būs baigi. Baigi nav tas īstais vārds, bet viss būs ļoti jauki, un lai es nebaidos, jo es nedaudz uztraucos par to, ka tomēr šeit ir krievu valoda, un es krievu valodu, teikšu, godīgi nemāku. Bet nē, visi bija ļoti jauki un teica, lai es nebaidos un nāku, un tā es esmu iejutusies, un man šeit ļoti patīk, un 2. vidusskola ir baigi foršā.
bērna acis. Bērna acis tās, kuras uzreiz saprot, kur redz, bērna acis, kurš ir priecīgs, bērna acis, kurš ir laimīgs, tad arī skolotājs ir laimīgs. Stress ir stress, jā, un tas, kas man ļoti palīdz, man palīdz izdejoties, kā arī man ļoti patīk pavadīt laiku pie jūras, un tad jūra ir tā, kura mani nomierina. Dārzā. Man ir dārzs, neliels pilsētas dārzs, kur man ļoti patīk audzēt dažādus ziedus. Mana spilgtākā atmiņa no manas skolas laikiem ir no angļu valodas skolotājas mūsu skolēnu darbībā skaistākā vārnīca ar zīmējumiem un vārdu tulkojumiem. Uz Eiroparlamentu mēs braucām ar klasi, tur bija, bet es neatceros, ka tas laikam bija vidusskolā pašā sākumā, un tad mēs tur braucām, mums bija visādas izklaides, un šādi te kopā būšanas ar klases biedriem, tas laikam ir tas visforšākais, jo man bija ļoti jauka klase, un visi viens bijām ļoti jauki un aktīvi, un tas laikam arī ir tas, kas tā spilgtāk paliek atmiņā, tā kopā būšana. Mācīties jau no paša sākta gala, jau no pirmās lasītes dalīt. Krievu valoda ir labs teiciens. Pateikšu krieviski. Делу время, потехи час.